Esiet sveicināti visi tie, kas pieslēgušies tieši šajā brīdī EHR TikTokam un EHR YouTube kanālam. Prieks jūs visus sveicināt, mani sauc Magnus Eriņš, un arī šajā pavasarī mēs tiekamies EHR drošības kampaņā. Ir laiks par to atkal domāt un atkal skaļi runāt kopā ar Škoda autodīleri Vērte Auto, kas jau 5 gadus piedāvā drošas, elegantas, jaudīgas, kā arī ekonomiskas Škoda automašīnas, kā arī, protams, izcilu klientu apkalpošanu, un CarPoint LV, kas ir attālināta auto uzraudzības un aizsardzības sistēma, kas precizē un fiksē un precīzi parāda atrašanās automobīļu vietu apstāšanās laikā, arī rada neredzamu, bet drošu stāvvietu 10 metru robežās, kā arī fiksē kustību un nekavējoties nosūta paziņojumu, ja auto uzsāk kustību bez īpašnieka ziņas. Katrā tiešraidē ar jums būšu kopā es, kā jau teicu, Magnus Eriņš, un lai mēs kopā ar ekspertiem varētu apspriest dažādas lietas, kas saistās ar drošības nozīmi uz ceļa, un, protams, lai tiktu arī pie dažādiem praktiskiem padomiem, kas var ikvienam autobraucējam palīdzēt labāk un drošāk pārvietoties satiksmē, justies drošāk uz ceļa, jo uz ceļa, ziniet ko, nav atkārtojumu. Atkārtojumi ir straumēšanas servisos, atkārtojumi varbūt radio ēterā un viss kaut kur citur, bet uz ceļa atkārtojumu nav. Ja notiek situācija, tā notiek, un tad, jāskatās, kā tad tajā situācijā ir vispareizāk rīkoties un ko darīt, lai iespējams tādās nepatīkamās situācijās, par kurām mēs arī šodien runāsim, nenokļūtu. Šodien pie mums pievienojušies 3 burvīgi viesi, un vēlos jūs visus iepazīstināt. Māris Ozoliņš, iAuto.lv redaktors. Sveiks, Māri! Sveiks! Ir arī šeit Valds Ceplevičs, Rīgas motoru muzeja mārketinga vadītājs. Sveiks, Valds! Sveiks! Kā arī Sergejs Mordaņs, Raum grupu privātdetektīvs. Sveicināts, Sergej. Sveiks. Taisnības labad, man mazliet ir jāiedod mazs backgrounds ar Valtu. Mēs esam vidusskolas laikā, pēc vidusskolas laikā ballējušies visādās ballītēs. Un, ja man rodas kāds jautājums no tiem laikiem, pirms motoru muzeja. Cits redzījums. Cits ēters, Labi. Kādi jūs esat autovadītāji ikdienā pārvietojoties ar auto, kā jūs sev raksturotu? Sāksim, Sergej, ar tevi. Es teiktu mierīgs. Mierīgais? Mierīgs, jā. Labi. Man ir laiks, tā kā es varu mierīgi braukāt. Vald, kā tev? Tas atkarīgs no tā, cik tas pilnmēnesis ir tuvu. Bet cenšos, protams, būt mierīgs, pieklājīgs, bet kam negadās. Māri, kā tev? Es diezgan normāli braucu, bet tagad esmu nedaudz satraukts, jo mēs diezgan rakstam savā ēterā arī par to iAuto, ka tās 30 zīmes ir pa daudz salikts. Un tā kā es braucu šodien pa Cēsu ielu, tad es sāku satraukties, jo man liekas, ka tas ir nesamērīgs ātrums, un līdz ar to rodās šī psiholoģija, kur ir diezgan daudz pētījumu. Ja ir nepareizi ierobežojumi, tad arī rodās bīstamības vairāk uz ceļa. Es tieši šodien vizinājos arī pa pilsētu no punkta A uz punktu B, un sākotnēji man tas 30 besīja arī kaut kur, bet tagad es esmu kaut kā adaptējies, un baigi traki. Man pašam personīgi baigi traki nav. Ir baigi svarīga vieta, kur to uzlikt. Piemēram, ja tāda baroniela, tad viņi ir saprotami, viņi cauri visā posmā. Bet tad, ja tu noliec kaut kādu kvartālu, tā pati Cēsiela, ko es pieminēju, vienkārši es tur šodien biju, tur starp citu bija arī avārija. 1 sekundīti pirms es viņu paspēju ieraudzīt. Ne man. Bet autobus saskrējas ar BMW, un līdz ar to īstenībā tas aiziet. Ir vesela pētījuma, kad agresija tiek aiziet tālāk. Ja kāds tev tur agresīvi apdzen, no kaut kādas situācijas, tad pārējie ir sāk braukt bišķi ātrāk. Jā, to mēs esam redzējuši. Tā tas tik tiešām ikdienā notiek. Bet, ziniet, pirms mēs ķeramies iekšā mūsu šīs dienas sarunu tēmās saistībā ar aktīvajām drošības tehnoloģijām, saistībā ar tehnoloģijām drošībai arī ārpus auto. Mēs runāsim par kultūru uz ceļa un uzvedību. Vispirms es gribēju jūsu viedokli un atmiņas ieskatoties pagātnē, jo situācija uz ceļiem agrāk noteikti bija dramatiski citādāka nekā šobrīd. Vai jūs atceraties kādus drošības trūkumus ceļu satiksmē no jūsu bērnības laikiem? Mums ar Valtu tie ir laikam 90. gadi, vai ne? Un te, kungi, jums varētu būt jau sanāks ieskats visā piedzīvojumā. Māri, sākam ar tevi. Es teiksim tādu vienu atmiņu, kas šobrīd ir neiedomājama, bet tieši kā tāda laikmeta liecība mums ģimenē viena no mašīnām bija 2. Žiguls. Tas ir universāls, kā saka tagad. Toreiz teica, ka tas ir pikaps. Un es atceros, ka tēvs brauc pie stūres un es lēkāju no bagāžnieku uz otro sēdekļu rindu pāri. Un tad man patika slēpties bagāžniekā un tad atkal pārlec atpakaļ. Līdz ar to tas liecina, ka toreiz Žiguļos nebija, ka ieritinās drošības josts.
arī priekšā nebija tāds, un pārsvarā nesprādzējās. Un nekas par to neatgādināja. Tā tāda pirmā atmiņa no 80. Labi, Sergej, tev? Es arī teiktu par drošību runājot, tad tagad šien tas galvenais, kas tagad tā ir izmainījies, ir laikam par tām drošības sistēmām, kas tā kā apsargā mašīnas, kuras var arī iebūvēt mašīnas, ja teiksim nav no ražotnes, no rūpnīcas. Tā kā, agrāk tas viss nebija. Tā kā runājot par šo tas krietni ir pamainījies. Un Valti, tev? Kas uzreiz nāk? Nē, arī runās drošība, jo tāda lieta kā kaut kādas bērnu beļķītes bērnībā, es taču neatceros, kaut kas tam līdzīgs būtu bijis, tās sprādzēšanās. Tur man pietika viena reize, kad es ielidoju priekšējā beņķī avārijā ar žokli pa priekšu. Kopš tās reizes es tā kā visu laiku sprādzējos. Nevienmēr tas gan ir tā pilnībā izglābis, bet jebkurā gadījumā tas, protams, pasargā. Un tas, kas vēl tādas atmiņas, ziemas ir īpaši Rīga, kad ne tīrīja, ne kaisīja, un attiecīgi arī riepas toreiz bija stipri, kā lai saka, ne tik efektīvs kā mūsdienās, un tad tie gadījumi bija, protams, visādi. Un tās laikam tādas divas lietas, kas vairāk palikušas atmiņā. Piekritīsiet vai nepiekritīsiet alkohols un braukšana? Šķiet, pagātnē bija vairākas savienojums lietas nekā mūsdienās. Man šķiet, man ir vismaz tāda atmiņa vairāk, ka cilvēki biežāk dzēra pie stūres nekā tagad. Tagad arī tā statistika ir tāda, kā tā ir, bet man šķiet, ka senākos laikos tāda nebija tāda tabū tēma, kā šobrīd kaut kādai sabiedrības daļai. Man atkal šķiet, ka tīpaši arī palasot viss, kas ir statistikas un vispārējo, milzīga starpība, man tā liekas, ka nav. Protams, ir kaut kāds tas uzlabojums, bet jebkurā gadījumā, man liekas, tā vēl ir viena no lielākajām problēmām. Tā kā dzēra agrāk, tā dzer tagad un brauc joprojām. Varbūt ne tik atklāti, bet tā problēma, man liekas, vēl ar vienu ir ļoti, ļoti aktuāla. Problēmas mēs varam vēl daudzas te ieskicēt un atrast un iztirzāt tās, bet Māri, kā tu redzi auto evolūciju no žurnālista skatu punkta? Galvenais, teiksim, kas palielināja drošību, tomēr agrāk arī cilvēkiem vienkārši bija uzskats tāds, divu mašīnu avārija notika, viens ir lupatās, tas tātad ir švaks auto, un tas ir vesels. Tas veselais, tas labais. Un beigās bija tas piemērs, ka tajā veselā viss ir līķi, tajā sasistajā viss ir dzīvi, Un tas, uz ko, kas bija tas pirmais lielais lēciens, droši vien, ko mēs arī pieskarsimies, ir tātad tas, ko izdarīja auto industrija, ieviešot pirmkārt gan standārtus, gan pirmkārt vērtēšanas lietas, ir samazināt šo te palielināt apstāšanās ilgumu. Respektīvi, ja notiek šis te trieciens, kad iet šie te triecieni konstrukcijas uzņem attiecīgi šo te spriedzi un cilvēki paliek veseli. Es atceros, piemēram, tām pašām Krievu mašīnām, Moskvičiem un Žiguļiem, ja tu redzēji, tur, teiksim, es pat nezinu, statnis laikam tas saucās priekšējais. Latvijas stāvīgā. Jā, es negribēju šo vārdu lietot. Viņš jau aiziet uzreiz, teiksim, agrāk avārijās. Tu biji kokā, tas tur ieduries ar ribām pret cietu stūri. Šodien tāpat avārija ar BMW, kas nebija pirmā svaiguma. 2 airbagi izšāva. Tās jau nākamā tāda otrā evolūcija. Un tagad mēs esam digitālajā evolūcijā, kāds tā 3. lielais vilnis. Un 4. diemžēl mēs ieiesim es teikšu, digitālās kontroles tādā kā pamatīgā, neteiksim varbūt vārdu cietums, bet, tas tā kā tagad tos, ko daudz jau var redzēt, kas brauc ar, piemēram, skrējriteņiem, ka pie skolām viņš automātiski samazina uz 15. Tur mēs iesim dziļi tajā visā tālāk un tas ar pašbraucošiem autonomajiem auto tā skaitā, ko tu varēsi darīt, ko tu nevari darīt, kur tev ir acis, ko dara mašīna, ja tev acis nav tur, kur jābūt, un vai tu vari to izslēgt, vai tu nevari to izslēgt. Tur mēs būtībā pirmie soļi jau ir. Tas, sapratu. Kaut kādu tehnoloģiju seriālu Black Mirror nedaudz atgādināja tas, ko tu man tikko stāstīji. Bet tas jau ir sācies. Bet tas ir sācies, tā kā teici. Valt, kā tu redzi, kāda bija drošība automobīļos, piemēram, pirms 50 gadiem, tu kā tomēr motoru muzeja cilvēks, tev šī vēsture arī diezgan labi zinām, kas tur notiek. Jā, tur tā pirmsākuma jau bija interesanti ar to, ka
automašīnas kā tādas attīstījās stipri straujāk kā drošības prasības. Kaut vai mūsdienās tik ļoti pašsaprotama lieta kā vējstikls, kas arī ir drošības prasība, vai loktīrītājs slotiņas attiecīgi, vai vēl kaut kas parādījās vispār vairāk kā 20 gadus pēc pirmās automašīnas. Un, kā viņi tīrīja? Nebija vējstikla, nebija ko tīrīt. Jo arī pats vējstikls parādījās. Viņi patentēja tikai 1907. gadā, lai gan Benz patentvāgens ir 1885. Tur paiet vairāk kā 20 gadi. Baigi negribētos braukt aiz kādu citu automobīļu pa Granta sagumu. Jā, tas bija tāda negluži pašdarījums, bet kaut kāda nosacīta vējstikla. Arī mums motoru muzejā apskatāms, piemēram, 11. gada Stads Berkats sacīkšu automobīlis. Viņam priekšā vienkārši tāds smuks apaļš stikls, tīri tā, lai tur kukaiņi nesitās sejā. Bet vienīgais no tāda arī drošības aprīkojuma, kas ir vecāks par pašu auto, ir taurīte, kas bija gan pajūgiem, gan velosipēdiem. Tas bija tāds pirmais, kas automašīnām tika uzstādīta kā drošība. Tikai pēc tam jau parādījās drošības josts, sāpes sāka pirmās 2 punkti izstrādāt 47. gadā, kas jau ir arī ļoti pēc auto rašanās. Volvo jau mūsdienu izpratnē saprotamās 3 punktu jostas izstrādāja 59. gadā, un tad arī vispārējās šīs te prasības drošības attīstījās, un tas pats ir, jāsaka, lielākais nopelns viss tieši drošībā ir Zviedriem, Volvo un Saabam, kuras vairāk gan pie drošības karkasiem, tieši, ko Mārs pirms tam minēja, šīs te virsbūves deformācijas pareizās, ka tieši drošākai vietai jābūt kabīnei, un kā pareizi no visām pusēm virsbūvē jādeformējas avārijas gadījumā, un tad jau tālāk tas viss aizgāja arī līdz visām elektronikas palīga sistēmām, visam pārējām, bet tā pirmsākuma bija, gan cilvēki, laikam, bija nemirstīgāk, protams, arī ātrumi toreiz nebija tik liela, lai gan arī jau 11. gados, jau pirms vairāk kā 100 gadiem automašīna spēja sasniegt 100 km/h, un tas, kas notika avārija gadījumā, nevienmēr veiksmīgi, bet tā drošība nebija primārā, jo tieši tie tehnoloģiskie risinājumi vispār kā attīstīt, tur iekšdēļ zinēja, piekaram vispārējo, tas tanī brīdī bija primārais, un par drošību sāk domāt jau krietni vēlāk. Jā, pēc noteiktiem piedzīvojumiem, ja tās to var nosaukt, cilvēki mainīja savu viedokli un saprata, ka tomēr ir kaut kā jāmēģina sev pasargāt. Tieši tā, jo gan tie visi ātrumi paliek lielāki, automobīļi paliek pēc skaita vairāk satiksmi. Arī visi 20. gados sāk vairāk visas ceļu satiksmes noteikumus izstrādāt un prasības, un tas viss, protams, attīstījās, un par to drošību bija jādomā. Arī sāka šos testus veikt. Pirmie bija amerikāņi, jau, ja nemaldos, 49. gadā pirmos izmēģināja drošību avāriju testus. Sākotnēji, mūsdienās ir visi šie manekeni zināmie, pašos pirmsākumos bija metāla spainis piepildīts ar smiltīm un ievilkts lupatā, ka tīri tā saprast, kā viņš tur lidos. Pēc tam, kas arī bija diezgan liels skandāls 50. un 60. gados, gan General Motors, gan Ford kompanija un Chrysler izmantoja ar universitātes palīdzību vai bezsamaņā esošus cilvēkus vai jau mirušus cilvēkus. 20 gados apmēram 200 cilvēku šādi izmantoja testiem. Tas nebija laba reklāma viņiem, un tikai 70. gadā tika izstrādāts pirmais šis manekens, kas bija rēķināts pēc vidējā vīrieša izmēra. Un, attiecīgi, visas drošības prasības tādīs laikos tika balstīts uz šo, un vienalga, vai tur sieviete vai bērns, un cits par vispārējais svari. Tas parādījās tikai vēlāk, un tagad jau ir attīstījies tā, ka ir manekeni, kas ir kā gados veci cilvēki, gan grūtniecis, viss pārējais. Un, tā kā var teikt, no smilšu spaiņa jau līdz advancētiem manekeniem ir pagājuši gadi 60, 70. Un labi, ka mēs esam tur nokļuvuši, un beidzot mēs varam šādā veidā simulēt kaut kādas situācijas un skatīties, kas tad realitātē var no tā viss iznākt. Sergej, kā ir privāta detektīva profesija mainījusies laika gaitā? Kā bija agrāk, kā ir tagad? Viennozīmīgi mūsdienu tehnoloģijas ļoti palīdz detektīviem strādāt ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē, protams. Un papildus tam arī
es teikšu, tā visi tie sociāli tīkli un, protams, arī tas, ka cilvēku, teiksim, tā uztvere arī ir mainījušies. Cilvēkiem patīk dalīties ar informāciju, viņi dalās ar to informāciju, viņi tur nobildē, pieņemsim, kad viņi nopirka jaunu mašīnu. Jā, piemēram, Škodī paņēma. Jā, vienalga. Tur dārgu mašīnu, jā, pie mājas vai tur pagalmā. Tad atzīme, kur tas viss ir. Jā. Tā kā es teiktu daļēji, tas ir ļoti labi. Ja mēs runājam par informācijas analīzi, apkopošanu un tā tālāk. Bet tajā pašā laikā tas arī ir slikti, jo tas arī palīdz tiem, kuriem ir tas ļauns nodoms, teiksim, nozagt to automašīnu vai kaut ko izdarīt pāri. Tā kā, Bet detektīvam, protams, tas ir pa labu, jo viņiem ir vairāk iespējas tagad, teiksim, analizēt informāciju, iegūt informāciju. Kurš ir tavs mīļākais sociālais tīkls? Sociālais mīļākais, ja mēs runājam par darbu. Jā, no darba viedokļa. Kur viss ir? No darba viedokļa. Kur var atrast vairāk par cilvēku? Tad, protams, Facebook un Instagram, palielam. Mēs tā kā skaitam, ka tas ir viens. Jā, meta, jā. Jā, meta. Tā kā viennozīmīgi. Labi, vēl kādi knifiņi varbūt ir? Tagad TikTok. TikTok. Droši vien tagad arī pirmajā vietā, es teiktu, TikTok. Pats arī kaut ko liec iekšā? Privāti profilā, jā, bet tas nav tā, kā es tur dalos ar kaut ko. Hei, šodien esmu darbā. Izsakoju šos cilvēkus. Ne. Tas nenotiek. Ļoti labi. Tas nebūtu arī prātīgi. Protams, es ticu, ka daudz lietas ir mainījušās, bet kā jums šķiet, runājot par drošības tehnoloģijām, vai cilvēki Latvijā pietiekami bieži pārbauda savu auto? Vai tas ir gan labā stāvoklī? Sergej, no tā, kas tavā darbā ir bijis, es redzēju, ka tieši mašīnas vainas dēļ tev bija kādam vieglāk sadzīt pēdas, jo tas cilvēks nebija pārliecinājies par tādu kvalitāti vai darba spējām. Varbūt arī no tādas dzīves pieredzes var pateikt, ne tikai darba vai profesionāls, kad šādi ir bijuši gadījumi, kad tiešām cilvēki tur reiz gadā iebrauc servisā, tā kā reiz gadā atbrauc uz tehnisko, un tad kā rezultātā tur notika, teiksim, tā avārija, jo kaut ko cilvēks ir bijis palaidis garam, un kā rezultātā mašīna bija sliktā stāvoklī. Man īstenībā arī bija daži piemēri, kad es esmu dzirdējis, kad tur cilvēks atzinās, ka jā, man tur vajadzēja aizbraukt uz servisu, man nebija laika, man bija tas, un tad galu rezultātā viņš arī nokļuva tur tajā avārijā. Kungi, kā jums šķiet, cik bieži vispār vajadzētu pārbaudīt auto gadu ietvaros? Lai mēs būtu droši. Tas ir atkarīgs no auto. Ja tu esi paņēmis nulīt no salona, tad skaidrs, ka tur riski ir mazāki, ka kaut kas tur pēkšņi var notikt. Plus tev arī par to paziņot ar visas elektronikas un sistēmas un visos iespējamos ekrānos, bet ja automašīna nav gluži pirmā svaiguma, tad regulāri ir jāpievērš uzmanība. Tas pats arī tīpaši vasaras sezonā nebrauc ar mašīnām jaunākām par 30 gadiem, un tad tiecīgi ir jāčeko līdz, nezinu, kaut tās pašas, vai kaut kur deļa neiet garām, vai riepu stāvoklis, tas viss ir jāpieskat tās pašas. Ja izdeg kādu lampiņu, tur arī neparādās displejā, ka jums ir kaut kas izdeidzis. Pašam ir jāpieskat un jārūpējās par savu tehniku. Ja tu runā jau par vecāku gadagājumu automobīļiem ar VS numurzīmēm, ja es pareizi saprotu. Un Māri, tev kā šķiet, cik bieži ir jāpārliecinās par auto tehnisko stāvokli gadu ietvaros? Tas tomēr jāsaprot. Es, piemēram, tagad bišķi mazāk kā mēnesi atpakaļ biju Ukrainā, redzēju tur ļoti daudz saucamās bērnības mašīnas, kas bija ļoti sliktā stāvoklī. Kaut kā viss brauc un iet uz priekšu. Un uzzināja, ka Ukrainā tehniskās apskats vispār nav. Tad, tas tā kā, lai paplašinātu redzesloku, ka var arī tā. Jautājums par to, ko pasaka tehniskā apskatē, ko tu redzi. Tā labā lieta, ka mūsu viņi ir salīdzinoši zemi, lai gan tagad pacēl cenas. Tur pienāca klāt daži eiro uz pārbaudītēm dažām. Jā. Izies, tad redzēt. Bet, tā viņi salīdzinoši zemi. Jā, neko neredzēju tur. Procentuāli. Bet, lai nolaistu mašīnu līdz tādam stāvoklim, ka viņi ir bīstami satiksmē, un tad tu brauc uz tehnisko, to it kā nezini, un tad to konstatē, tur ir jāprasta CSDD statistika. Es domāju, ka ir ļoti grūti nonākt līdz tam, ka, ja tev nodils bremzes, tu tā kā dzirdi, ka tev iet tāda švīka, jā, atvainojos par skaņu audio cilvēkam. Bet, ko vēl tur nokonstatēs, jo tā rūsa un tas, pa ko dažreiz vai pa plājas priekšējā vējstiklā,
tas neietekmē, ja tas nav zirneklīts, ja tur viena aiziet un pa ko ielikt mīnus. Tā kā es domāju, ka tu baigo tādu neizcels, bet tas, kas būtu pareizi, kas ir Igaunijā un nav mums, ir tāda lieta, ja tu aiziet, piemēram, mašīnu servisē uz apkopu un viņi konstatē bīstamu, tiešām bīstamu stāvokli kaut kādā lietā, tad viņi par to rakstiski informē auto īpašnieku un tikai pēc parakstīta dokumenta viņi drīkst viņu izlaist, ka tas ir uz viņu personīgu atbildību, ka viņi izbrauc no tā servisa. Jā, jo servisā, tu teiksim, es tomēr nosacīju biežāk vai kaut kāda eļsmaiņa vai kas, un tur, kad izlec ārā, jā, teiksim, kaut kāda šī te bīstamā lieta, tā ir, piemēram, tāda labāka praksa, manuprāt. Lūk, mūsdienu automašīnās šīs te aktīvās drošības sistēmas, vai ne? Tādas ir. Māri, tev tās palīdz vai kaitina? Ir, kad palīdz, un ir vēl arī 2 autobūs. Mums tagad baigi nāk Ķīni iekšā. Ķīniešiem ir savādāk, un tur nav tik labi kā Eiropiešiem, jāatzīst uzreiz. Ir tā, ka, piemēram, braucām ar vienu ķīnieti ārā no sētas, viņš automobīls nodatēja pārvietošanos, salīdzinoši tālu un uzmeta tā labi pa mējiem, ka tu ko Eiropietis nekad tā īsti nedara. Ja? Piemēram, uzreiz vienkārši tāds dzīves piemērs, bet realitātē ir daudz ļoti labas lietas. Pirmā viena no tādām lietām ir saucamā avārijas bremzēšana. Tā kā mums, diemžēl, es tomēr caur avārijām eju vairāk un pa to ātrumu, tāpēc pateikt, ka es uzskatu, ka mums ir nepieņemami mūsdienu līmenim infrastruktūra. Zīmes, tā skaitā ceļi, un šī gadījumā kreisais pagrieziens, piemēram, braucot no Dienvidu tilta Mūksals apļu virzienā, tur var uztaisīt vienā vietā kreiso pagriezienu. Kas notikās? Mašīna, kas brauc priekšā, redzēja, ka priekšā stāv pabraucu nost. Es to bišķi sekundīti palaidu, man ir mašīnā, kurā tā ir, ļoti labi nobremzēja, plus vēl pievilku jostiņu. Starp citā pati jostas pievilkšana, viņa ļoti laba lieta, kāpēc īpaši ir, piemēram, trieciens no sāniem, tev sanāk, ka tu vari vairāk kakla muskuļus un, teiksim, īpaši tās ziemas jakas arī pufīgās, kāpēc viņas nav, ja notiek negadījums, ja, tik labs, ka tev ir lielāka tā kustība un līdz ar to tu vairāk ar savu ūdeni un masu tev mētā. Tev pievāk, tu tur esi klāt, tāpēc jau pieminēja kolēģis bija 2 punktu josts, teiksim, mēs pārsvarā lietojam 3 punktu, sportā ir 5 punktu josts. Tas ir tikai tāpēc, un tāpēc arī, kāpēc saka sporta sēdekļi, tur kāro vai kas. Redz, viņiem ir tās maliņas, kas arī mums ir, lai mūs nevar izsist ārā, un līdz ar to tas nozīmē arī, ka tu kontrolē stūri, tomēr tas cilvēks. Tās tāds reālās lietas, kas to palīdz. Protams, ir arī pasīvā drošība, kā radāri, kas nolasa, kas paši samazina ātrumu, jāskatās, kur tas ir. Šobrīd ir viena trakā prasība, katram ir savs viedoklis, bet man konkrēti es neatbalstu šo te lietu, kas no Eiropas Savienības ir, no 1. janvāra mašīnām ir visām šis te mazais pīkstiens, ja tu brauc ātrāk par 1 kilometru, tātad tev ir 50, tu brauc 51, kā kuram kaut kur klusāk, kaut kur tā. Tad, piemēram, Mercedes E-klasē jaunajā tu vari smuki augšējā ekrānā jau stabila poga, un katru reizi viņi jāizslēdz. Jo Eiropas Savienības prasība ir, ka katru reizi jābūt ieslēgtai. Tas šobrīd notiek visām jaunajām mašīnām. Un, respektīvi, tātad, ja tu to negribi, tad tu viņu piespiedi. Bet, piemēram, Toyotā vai Škodā, kur tu teici, es arī nesen braucu ar Latvijas gada auto Škoda Kodiaq. 2025. Tur caur stūri, tev ir stūrē ir tāds rullīts, tad tev ir jāaiziet uz attiecīgo izvēles pogu, un tad tu viņu deaktivizē. Cik bieži tas pīkstiens notiek? Katru reizi, kā tu izslēdz aizdedz. Aha. Nē, katru reizi, ja tu atslēdz, ja, bet pīkstiens notiek katru reizi, kā tu pārkāp. Ja tu to neatslēdz, ko visi tā tagad, piemēram, mēs bijām nesen uz bidu atklāšanu, tur arī ir pogā augšā ielikts uzreiz, ka var izslēgt. Ir kas bišķiņ sarežģītāk, arī Peugeot bišķi tur 2-3 operācijas jāveic, bet tas jādara katru reizi, un tas ir pa 1 kilometru pāri, tas ir pārāk. Otra svarīgākā lieta, ko mēs redzam jau ķīniešos, ir sejas, šo te acu kontaktu radārs. Tie baigi pīkst, ka tu paskaties it kā, ka viņš domā, ka ne tur, tev jau sāk riktīgi pīkstēt. Labā lieta ir tā, ka viņu vēl var aizlīmēt. Es tieši taisīju Dongfeng boksam, es paņēmu elektriķu skoču, es aizlīmēju ciet, jo vienkārši tu nevar pabraukt. Tas tāpat kā bija tā parodija pa Znaru, ka noņemiet tos pīkstiens, es nedzirdu, ko es saku. Man tur arī visu laiku zikā pīkstiņš. Un Eiropiešiem tas ir bišķi mazāk, bet tas nāk. Un tā labā lieta, ko es gribēju teikt, ka tu šobrīd vēl vari aizlīmēt. Es domāju, ka būs tā, ka, ja tu to aizlīmēsi vēlāk, tu to bez tā nevarēsi. Tu, Mārcis, sāk patiesībā runāt jau par tiem skaņas signāliem, kas loģiski arī nākamais jautājums tieši par šo paturpinot. Lane assist traucējošs, glābjošs, kā jums šķiet? Es jau gan runāju, bet vienkārši izcila lieta. Labi. Bet ir svarīgi, kāds ir tas tehnoloģiskais risinājums. Ir lane assist, kā es vienkārši saku, kurš mētā pa joslām. Tas nav īsti lane assist. Bet, piemēram, Mercedesam ir ļoti labs lane assist, kas tev ļoti smuki tur.
viņam ir tas D-drives, katrs tur izdomā savus nosaukums. Arī Volkswagenam ir mazākās pakotnēs, biežāk tas lainasis mētā, piemēram, kad tu palaidi, ka viņš asi pagriež atpakaļ. Tas ir tas, ko es domāju par mētāšanu. Bet ir kāds, kas ļoti līgantūri, ja, un ar adaptīvo kruīzu, tas ir milzīgs atvieglojums braucot. Ļoti labi lieta. Tas ir pie nosacījuma, ja labi sazīmēs līnijas uz ceļiem. Un, nu jā, nu tā ir infrastruktūras tēma. Tas noteikti vēl kādai citai drošības kampaņas tiešraidē. Valdi, kā tev patīk šie skaņas signāli, par ko jau Māris jau ieskicēja saistībā ar pīkstuļiem un informēšanu par to, ka tu dari kaut ko nepareizi pie stūres? Tāpēc arī braucu ar vecām mašīnām. Es arī biju man 4-gadīgs auto, kuram bija ļoti daudz šīs drošības, gan joslas saglabāšanas, gan aklie punkti. No vienas puses tas ir forši, ir kaut kāda tā drošība, bet tu zaudē kaut kādu modrību arī. Un, teiks, tas ir arī diezgan būtiski, ka tev vairs nav tik ļoti jākoncentrējās uz lietām, ka tev mašīna sāk pat darīt kaut kādas, negluži pieņemt lēmumus, bet, pieregulēt tevi, un tu sāc kaut ko domāt vairāk par citu, novērsies no ceļa, un tas zaudē kā saka, asumu uz ceļa. Un, ir, protams, lietas, kas palīdz, bet, ja tu brauc ar mašīnu, tad tu brauc, nevis mašīna tev vizīna. Tas ir mans uzskats. Ok, domājot par to pīkstuli joprojām, tas sāk domāt situācijas savā galvā. Ar cik lielu intensitāti tas notiek? Piemēram, tu iesēdies automobīlī, sāc braukt, uzspied 51, viņš iepīkstās, meklē caur stūri, atslēdz vienreiz. Turpina braukt 53 km/h vietā, kur 50 km. Viņš turpinās pīkstēt? Nē, viņš iepīkstās tik līdz tu pārēji. Tātad tu brauc, kā tu pārēji pāri tai robežai, tad viņš tev nosignalizē. Vienreiz? Jā. Atkarībā no ražotāja ir klusāk, skaļāk, un tie signāli atšķirās no ražotāja. Pārfrāzēšu, tātad, ja tu brauc pārskāp vienreiz un pie katra pārkāpuma reizes. Iekļaujies pie plūsmā. Katra pārkāpuma reizes. Tātad, ja tu visu laiku dzīvo 60 stundu vienreiz nopīkstēs, viss, bet tajā brīdī, kad tu nobrauc 45, un brauc atpakaļ atkal nopīkst. Šādā veidā tas ir izdarīts. Šis jā, wow. Es arī braucu ar vecāku auto, tāpēc man ir kur nebija. Tas ir reāli traucējuši, bet tāpēc es saku, ir tie paši ražotāji vairāk, kas jau ir uzlikuši. Sapratu, tur tā interese, redz, ir cilvēki, kas sēž, un tas taču ir Eiropas prasība. Jā. Lēmums, ir pieņemts lēmums, un ražotāji uzreiz ir iestrādājuši, lai var ātrāk izslēgt. Uzreiz ar vienu pogu. Ja. Mums arī jaunajiem tur bija patur bišķiet ilgāk, un tā vismaz uz to braucienu. Mēs dzīvojam demokrātiskā sabiedrībā, kur cilvēks ir prioritāte, cilvēks ir pats svarīgākais, tāpēc mums ir iespēja darīt tā, ka mēs arī varam izvēlēties, izslēgt to vai atstāt ieslēgt, vai ne? Tāpēc paldies tiem ražotājiem, kuri to ir izdarījuši. Bet paldies arī visiem gudrajiem prātiem, kas domā, lai varētu izveidot sistēmu tādu, kas ir pēc iespējas drošāka visiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Domājot par tehnoloģijām un kaitinošajām sistēmām, kā jums šķiet, vai autovadītājiem būtu jābūt iespējai pilnībā atslēgt drošību uzlabojošās, bet varbūt kaitinošās sistēmas. Bet es domāju, ka pilnīgi viss. Vai viņam būtu iespēja off-switchot, atslēgt, Sergej, kā tev šķiet? Tā kā pilnīgi visus, es domāju, ka tev ir tas lainas assist, tu viņu var ieslēgt, var izslēgt, no ABS varētu izslēgt. Tas būtu diezgan stulbi slēgt ar ABS, bet ok, vēl viss pārējās. Manā skatījumā, lai paliek tas kaut kādas sistēmas, kuras tā kā nevar izslēgt. Tomēr drošība ir tā prioritāte. Tāpēc manā skatījumā, lai tas sistēmas, kuras, teiksim, cilvēkam varētu traucēt, lai viņi būtu lai būtu tāda iespēja, ka tu, teiksim, ja tev traucē, tur, piemēram, tas pats 51 kilometrs vai kaut kas vēl, tad tu vari izslēgt un visu, un tas tam netraucē. Bet, tajā pašā laikā ir arī jābūt opcijām, kuras tu vienkārši nevari, jo, tā tomēr ir vajag. Ja, vēl no otras puses, kāpēc kaut ko radīt tādu, kas varbūt lielākajai daļai patērētāji liksies traucējoši, viņi tāpat gribēs slēgt ārā. Tad varbūt vienkārši beidzam muļķoties un neattīstam kaut kādu pseidodrošību kaut kādā virzienā, ko tāpat cilvēki neizmantos. Es pieļauju, ka tā cilvēki arī ir domājuši par šo. Es varbūt atbildēšu vienkāršāk. Ir vienkārši dažādas situācijas. Mēs pieņemam pa braukšanu pa ielām. Ir arī braukšana pa trasēm, un SRS tur vajag izslēgt. Ja? Tev vajag tās pretizslēdīšanas izslēgt. Un nemaz nerunājot par roķeni, kas būtu vispār ideāli, ja viņi būtu mehāniskā. Jā. Es uzreiz iemetu citā situācijā, tāpēc, ka es noteikti uzskatu, ka vajag visu iespēju arī atslēgt pie nepieciešamības. Es domāju, tas vairāk atkarīgs ir no automašīnas kā tādas. Skaidrs, ka
lielā vairuma pelēkās masas auto, kas ir paredzēti tiešām, nezinu, vai uzņēmuma lietošanai, vai privātpersonām parastai braukšanai, šīs sistēmas pamatlietām būtu jāpaliek neizslēdzamam, kaut vai tas ABS. Bet ir automobīļi, kas tiek ražoti arī gan ielai, gan trasē, kā jau Māris teica. Un, viņiem jau ir tā opcija, ka tu lielāko daļu vari atslēgt, un bieži vien ar šiem auto brauc. Gribētos ticēt cilvēki, kas māca braukt, kur māca savaldīt arī auto bez šīm drošības sistēmām. Un tur laikam vienkārši tieši jāstāsta no šī auto segmenta, kuriem piedāvāt atslēgt un kuriem nē. Es skaidrs, ka tādiem populārākiem auto, kas tiešām ir, kas pie mums ir populāri, Volkswagen, Škodas un vispārējie, tās pamatlietas tur būtu jāsaglabā, jo tur arī pārliecība pilnībā par cilvēku spējām kontrolēt mašīnu bez šīm sistēmām. Tā ir vēl viena lieta, ko var attīstīt patiesībā pie šī punkta. Cilvēki kļūst dumjāki, ka mums ir vajadzīgas lielākas drošības sistēmas automobīlī. Vai kas tur pa lietu? Gribu nedaudz provocēt jūs. Tas, ka ir vairāk lietas, kas novērš uzmanību apkārt, un tāpat mobilo telefonu lietošana pie stūres, kas ir kaitīgais ieradums, kas novērš uzmanību. Bet tā ir dumja rīcība. Surfot internetā. Protams, jā, un tad šajā brīdī tev jāpalīdz šis joslas saglabāšanas asistents, kas tev tagad tu skaties savā Instagramā un sāc peldēt uz vienu pusi, viņš tev pavilks atpakaļ. Neizmantojiet telefonu pie stūres. Vispār nekad. Bet tas, jā, man tā liekas, ir... Es neteiktu, ka varbūt stulbāk cilvēki paliek citā ziņā, bet kas attiecās uz autobraukšanu, teiks, vienkārši ir pārāk daudz ārēji apstākļi, kas provocē novērsties no ceļa. Tātad mēs dzenamies pakaļ dopamīnam neīstajās situācijās. Sauksim to tā. Jo esam pārkurinājuši savus smadzenes, šērojot informāciju TikTokā, kur detektīviem to visu ir ļoti viegli pēc tam atrast. Māri, kā tev šķiet? Es uzdošu tev, ja tu iemet tādu tēzi, es tev iedošu pretjautājumu, vai vajag, ka cilvēks var atslēgt airbagu? Wow, noteikti nē. Bet ir vajadzīgas situācijas, kad var atslēgt airbagu, vai ne? Tas bija saistībā ar kaut ko pārvadājot. Jā. No pirmais liekas, ka nē, bet redz, ja tu gribi priekšējā sēdeklī uz 1,50 m vai tur, tad tev vajag, jo tu vari radīt viņam traumas. Līdz ar to mēs jau nezinām tās situācijas. Es esmu vairāk šī gadījumā, es to skatos no cilvēku brīvību viedokļa, kas ir tāds plašāks jēdziens. Un es vienkārši redzu, ja mēs atstāsim kaut ko cilvēks nevar atslēgt, ka tas būs kā tāda atslēgas caurumiņš durvīm, pa kurienu mums vispār atņems tiesības vadīt, jo mēs nemākam vadīt. Es to vairāk skatos nevis no tā, ka mēs paliekam, kā tu teici, mēs nepaliekam, bet mazāk gudri braucot. Es teiktu, ka vienkārši mums samazina to brīvību. Jo brīvības moments, ja viņi tiek pārkāpt noteikumi, ja mēs skatāmies tieši uz alkoholu, jo Latvijā tā ir problēma. Jautājums ir, kāpēc viņa ir problēma? Kāpēc mēs esam 3., 4., tagad bišķiņi uzlabojās no beigām pēc bojāgājušiem uz 1 miljonu iedzīvotāju Eiropas Savienībā kopā ar Rumāniju un Bulgāriju? Kas varētu būt tas āķis? Vai... Mums nav it kā nekāda tāda kulturāla līdzība ar šīm valstīm. Jā, plašs atkal temats. Noteikti katram ir gan jau kaut kas padomā. Ja man būtu tagad, es negribu attīstīt to, bet es pieļauju, ka jā, depresīvs stāvoklis un neizdevusies dzīve dažādu iemeslu dēļ. Daudziem cilvēkiem, iespējams, ir kaut kas, kas liek meklēt atbildi alkoholā. Un tādi jau atkal ir arī pašnāvības. Ir arī jāmeklē cēloņi un tas, bet tas vēl, mēs varētu riktīgi attīstīt vēl. Es nezinu, 4 vēl drošības. Igaunijā ir pat ceļš, kur viena klints, kur brauc taisni, tur no Tallinas uz Narvu, ir viena vieta, kur brauc taisni cilvēki. Jēziņ. Jā, diemžēl. Jēziņ, uz to ceļu nebrauksim. Klau, runājot par atpakaļ pie lietas šajā te mēnesī, šajā te reizē, runājot par tehnoloģijām drošībai ārpus auto. Arī temats, kas varbūt gan interesants, kā jau stāstīja pašā sākumā CarPoint LV, vai ne? Attālināta auto uzraudzības un aizsardzības sistēma, kas ir diezgan forša mūsdienās, ka mēs varam pārliecināties par to, ka viss ir tur, kur tam ir jābūt. Sergei, tāda lieta, vai ne, pret krāpniekiem diezgan labi strādāt. Uzliec sev tādu digitālo aizsardzības sietu, vai ne, pārklājumu. Es zinu visu, kas ar manu mašīnu notiek, vai ar to kāds brauc manā vietā, vai ne? Jā, protams. Tavi klienti tādu izmanto? Daži, jā. Rekomendēsi pastāstīt, kāpēc tā tavuprāt tāda ir riktīgi iedzīga?
riktīgi iedzīga manā skatījumā varbūt tāpēc, ka tu jūties droši un man pašam nav, es nevaru sniegt nekādas, teiksim, tur konkrētas rekomendācijas par to, diemžēl, bet tas, ko esmu dzirdējis no tiem klientiem, kuri izmanto, ir tas, ka viņi tiešām tur visas tās mašīnas, kas viņiem ir, tur daudz mašīnas, nevis viena, viņi var jebkurā laika pārbaudīt, kas ar to mašīnu notiek, kur tā mašīna ir. Tas ir ļoti svarīgi. Un, tas ir tas galvenais, tomēr, ko es tā esmu pamanījis no klientiem, ka tev patīk tā sajūta, ka tu zini, kad viss ir kārtībā un kur tava manta ir. Es pieļauju, ka tur arī tā sistēma ļauj redzēt, kas īstajā laikā notiek. Piemēram, es esmu biznesa īpašnieks, man ir 5 auto, 5 šoferi, viņi braukā, un es varu jebkurā brīdī pieslēgties, redzēt, cik ātri viņi brauc, kur viņi atrodas, vai ne visas šīs GPS izsekošanas un digitālie risinājumi. Tie var pasargāt taču no auto zādzībām. Es domāju, tagad tieši tie GPS izsekošanas un digitālie risinājumi. Jā, protams. Var. Vieglāk arī atrast, vai ne? Vieglāk arī atrast, tieši tā. Kādā veidā tas notiek? Vieglāk arī atrast, tāpēc, ka, ja tev tā piekļuve ir saglabājusies, tu vari, teiksim, pēc tam izsekot to savu automašīnu no tā paša telefona. Ja, teiksim, tas signāls ir un tie krāpnieki nav gudrāki par tevim vai to sistēmu, jo, diemžēl praksī ir bijuši pāris gadījumi, bet tomēr ir bijuši, kad tik advanced tehnoloģijas tiek izmantotas. GPS jammer, jā? Jā, visādi tur. Es pat visus nosaukums, vispār nosaukums neatceros tagad no galvas, bet tomēr tas signāls pazūd, un tu pēkšņi vienkārši neredzi to mašīnu un visu. Jā, un nezinu, ko darīt, kur tā mašīna ir, kas ar to mašīnu, vai viņa ir kustībā, vai viņa vispār ir un tā tālāk. Jā, šis liek domāt par to, ka tehnoloģijas, kā mēs labi saprotam tavā darbā, spēlē gan lielu lomu ar izmeklēšanu, ar uzraudzību, ar šādām lietām, vai var dalīties kādā nesaucot vārdos, bet kādu konkrētu gadījumu, kur tev bija klients vai kādā citādākā veidā. Tieši šādas tehnoloģijas tev palīdzēja atrast vaininiekus vai to zakto mantu vai kā citādāk. Bija smieklīgs piemērs īstenībā par tiem saucamiem AirTagiem, jo vienreiz man klientam bija tā, ka viņš atstāja to AirTagu mašīnā. Viņš atstāja īstenībā kaut kādu mantu vai somu, es neatceros tagad, bet tur, laikam kaut kādu somu, un tur iekšā bija tas AirTag. Viņš galīgi aizmirst par to. Viņš tur publicēja sociālos tīklus, ka mašīna ir nozagta un tā tālāk. Un tikai pēc pāris dienām atcerējās, ka tas AirTags ir soma, savukārt soma ir mašīnā. Un tad es viņam atgādināju par to, ka ir opcija paskatīties telefonā. Varbūt tur var redzēt, kur tā vismaz soma ir. Galu galā mēs atradām mašīnu vienkārši uz ielas. Bez mantām, bet atradām, jā. Jo tā soma nevienam nebija vajadzīga, un tā bija bagāžniekā atstāta. Kas notiek tādās situācijās? Auto ir nozagts, auto ir atstāts uz ielas, kas parasti ar tādu auto notiek, viņu kaut kur ved prom, viņu griež detaļās. Ja tas ir īpašnieks un viņš nav vērsies valsts policijā, tad pa lielam viņš var neko arī nedarīt. Ne tādā ziņā. Es domāju, ko šie noziedznieki gribēja izdarīt ar šo mašīnu. Ja viņi ir nozaguši, viņi ir aizdinuši, kaut kur noparkojuši, kas varētu būt nākamie soļi? Es teiktu, ka te īstenībā ir arī tāda nianse, ka dažiem tas mašīnas nozag tāpēc, ka viņi paši atstāja kaut kādas vērtīgas mantas mašīnas. Man, piemēram, ir bijis gadījums, kad cilvēks aizmugurē sēdekli atstāja ļoti dārgu datoru. Un pēc tam viņš arī stāstīja, kad viņam izsistā stiklu, nozag to datoru, viņš tur sataisīja to mašīnu un pēc kaut kāda laika viņam nozag to mašīnu. Tā kā viņš ar savu mašīnu un ar savu dārgu mantu pievērš uzmanību, un beigās viņš tomēr palika bez mašīnas. Bet tajā konkrētajā situācijā tas auto bija ielas malā atstāts. Kā tev šķiet, tev personīgi, ko noziedznieki būtu darījuši ar to auto, ja jūs viņu nebūtu atraduši? Grūti pateikt. Es domāju, kā visbiežāk notiek? Visbiežāk, diemžēl, tas mašīnas dzēn uz ārzemēm. Visbiežāk. Diemžēl. Aizdzēn, realizē un... Jā. Ir arī bijis gadījums, kad motociklu vienkārši iedzēn busā. Tiešām busā, un vienkārši tas saucamais busiņš aizbrauc. Un tad tu nevari neko izdarīt, jo neviens liecinieks, neviena video novērošanas kamerā, vispār nekas.
un viens neko nezina, jo tas arī notiek, piemēram, pa nakti. Māri, kā tev ir žurnālisti pieredzēja, vai ir bieži nācies saskarties un rakstīt par šādām situācijām, kur GPS vai citas digitālās tehnoloģijas ir izglābušas dienu? Mums jau ir divas lietas. Mums ir policija, un tad ir uzņēmumi, kas tirgo šos pakalpojumus. Abi viņi sūta preses relīzes. Protams, ka mēs ar to saskaramies. Bet es vairāk pateikšu no tā momenta, ka visu laiku jau ir bijuši kaut kādi diezgan ilgi pieredzi ar GPS un dažādiem izsekošanas variantiem. Tā svarīgākā lieta, kas ir notikusi pa pēdējiem gadiem, ka šis pakalpojums ir kļuvis lētāks un krietni pieejamāks. Teorētiski tu pat vari šeit pieminēt to AirTag vai Samsung tāgu, kas no 20 līdz 30 eiro maksā, kuru tu vienkārši ieliec un pieliec. Un es tomēr ieteiktu tāpat kā par avārijām. Mēs noteikti iesakām, lai aizstāvētu savas tiesības pilnīgi visiem Latvijā likt video reģistrators. Paldies Dievam, to mums ļauj darīt likums. Un otra lieta, es noteikti visiem ieteiktu ielikt, jebkurā pārvietošanās līdzeklī, tā skaitā motociklā, tā skaitā laivā, vismaz šo te tiešām tev nav jāmaksā pat mēneša maksa kaut vai AirTagu vai Samsung tagu, jo kaut kādā momentā, kur viņš aiziet ar telefonu, tu vari viņu atrast. Jo ir pieredze ar to, ka policija pat ir video materiāls pāris gadus atpakaļ no vienas ostas nozag motoru, redz 4 džeki, redz, kā mašīna piebrauc. Teorētiski var izskaitļot pie pārbrauktos, kur viņi noteikti brauc pāri, ka tur brauc, un tur nekas nenotiek. Diemžēl. Kāpēc? Grūti pateikt. Realitāte ir tāda, ka mums tomēr ir pašiem jācenšas sevi aizstāvēt savas tiesības, un ir vienkārši veidi 200 eiro, lai tu nesēdētu cietumā par video reģistratoru. Ļoti normāla cena, vismaz 10-20 eiro, lai tu zinātu, kur tā mašīna ir kaut vai, vai daudzās tagad, ne tagad, jau pār pa 10 gadiem ir šīs te aplikācijas, arī es abonēju, piemēram, no Mercedes 45 vai 49 eiro gadā. Es varu salikt, kur mašīna atrodas, un ja viņi, piemēram, pārbrauc Bauskā, viņi parādās Bauskā, man atnāk signāls, ka mašīna es varu uzlikt, ka viņa ir Bauskā. Piemēram, tādā veidā. Tas labs veids patiesībā arī, lai nestrauktos par vecā gada gājumu cilvēkiem pie autovadītājas stūres. Omīt vai opīts ir brauc, seniors vai ne, dodās kaut kur, nokļūst mājās, lai nav jāzvan, uzreiz zini, pienāk ziņa, ka cilvēks ir galamērķī. Tas skan labi. Šis jums ļoti patiks. Mēs te par tehnoloģijām daudz un dikti runājam, bet neesam vēl aprunājušies par tehnoloģijām, kas jūsuprāt radīs vēl lielāku drošību uz ceļa, kas mums būtu jāiekļauj no tā visa, kas vēl nav ielikts. Es esmu liels autopilotu cienītājs, bet arī vienmēr gribu tomēr pateikt atkāpi, ka es negribu, ka cilvēkam atņem šīs tiesības. Jo es tomēr paredzu, ka uz to ies. Bet tas autopilots ir dažādas braukšanas, ir arī sodi. Tāpat Tesla var tev sodīt. Ja tu viņu izmanto un ne tā, viņi tev var viņu atņemt uz mēnesi. Un ja tu atkārtot pārkāpt, viņi tev var atslēgt autopilotu. Un šis produkts, kas ir jauns biznesa autobūvē, maksā 8,000 Teslai, piemēram. Ja tu gribi šo pakotni katrā mašīnā. Tāpat arī, teiksim, varbūt Volkswagenam, Audi konkrēti neizdosies, es domāju, baigi notirgot šitās te navigācijas pa dažu eiro. Viņi, teiksim, tu nepērc navigāciju, bet tu viņu var abonēt. Uz to biznesu gribi iet. Līdz ar to tajā ziņā es domāju, ka mēģinās atrast kaut kādu šo te vidutāju. Bet es ceru uz autopilotu gan drošības ziņā, bet ar noteikti tiesībām atslēgt viņu. Aha, labi. Valti, tev ir kāda tehnoloģija, ko tu gribētu, lai iekļauj, kuras vēl nav? Man tā liekas, ka šobrīd jau viņas ir par daudz. Un, par to pašu, ko teica Teslas tā sistēma. Tas tā kā Bolt aplikācija, paņem mašīnu, tev pārsniedz ātri un tev pirmo reizi ir brīdinājums, otru reizi tev uz mēnesi atslēdz iespēju paņemt. Tas it kā nav nekas jauns, un tas varbūt pat nav tas sliktākais. Protams, vienmēr ir dažādi apstākļi, un vai tev tu šo ātrumu fiksē pie apdzīšanas, vai kur, tas vienmēr ir diskutējams. Bet, kas attiecās tādām drošības prasībām, viens ir tas, ko ievieš pašās automašīnās, otrs ir, cik to pārējā, ceļu infrastruktūra atbalsta, kā kurā valstī skaidrs, ka pie mums var būt kaut kādas sistēmas, arī šobrīd jau nestrādā kā vajadzētu. Tas nebalstās tikai uz automašīnu, bet tas jau ir tāds satiksmes kopums. Jo, noteikti ir šīs features, ko var uzlabot, tāpat kaut kāda gājēja atpazīšana tumsā, kas arī pie mums, starp citu, ir
ļoti aktuāla tēma ziemas mēnešos. Jaunās automašīnas atpazīst cilvēku kustību, ko tu varbūt pat uz acis pat nepamāni, bet ar visiem šiem siltuma sensoriem vispārējo. Noteikti, ka tas arī ies tālāk. Es pieļauju, ka mākslīgais intelekts pieslēgsies vēl vairāk. Iespējams, ka ar laiku būs kaut kāda jau situācija prognozēšana uz ceļa. Skaidrs, ka tas viss attīstās. Nezinu, vai tas tik ātri tiks arī viss ierobežots. Es domāju, ka autoražotāji arī to ņems vērā un šo mākslīgo intelektu jau vairāk pieslēgs arī kaut kādā situācija prognozēšanai. Es domāju visu laiku par to, ka bija pirms kāda laika Rīgā kāds izdomājis, ka vajag parkingiem uztaisīt sensorus, un tad tur zinās, kur mašīnu varēs nolikt vai kā citādāk. Kaut kas šo bija pirms vairākiem gadiem, kā ideja pametas gaisā, un viss pateica, ka tā ir muļķīga ideja, to nevajag attīstīt. Bet es gan gribētu patiesībā kaut ko pilnīgi citādāk, bet varbūt diezgan līdzīgi, kad tas varbūt mazāk no drošības, bet tiešām no tāda ērtuma viedokļa, ka es zinātu, kur man ir brīvais parkings. Skaties, kur ir sarkana lampiņa un kur ir zaļa lampiņa. Bet es gribu jau zināt, vai tur, kur ir mans galamērķis, savā mašīnītē, kad es ievadu, vai man tur būs, kur noparkoties, vai man nav jāstreso pa ceļam, jāpārkāpj ātrums, vai kā citādāk. Man nebūs, kur nolikties, es gribu tikt tur. Tas būtu interesanti savā ziņā. Parkinga iespējas, kāpēc ne? Sergej, kā ir ar tevi? Kādas tev tehnoloģijas pietrūkst vēl šobrīd, ko tu gribētu piestrūst? Man personīgi laikam nekas nepietrūkst, bet es no savas skatu punktu pieredzes teiktu, ka ļoti labs piemērs bija ar video reģistratoriem. Ja mēs runājam par tehnoloģijām, tā kā no ražotāja visas mašīnas, tad es laikam ieliktu visas mašīnas to saucamo video reģistrātoru, vai kā viņš tur sauksies, gan no priekšas, gan no aizmugures. Jo īstenībā tas ļoti varētu palīdzēt ikdienā, gan, ja mēs runājam par drošību apkārt, ne tikai par savu, bet arī apkārt. Gan, ja nedodies, notiek kaut kāds nelēmas gadījums vai noziedzīgs nodarījums. Jo, ja visu laiku tā filmēšana notiek, tu nekad nevari zināt, kas tur būs priekšā. Stāvot pie lielveikalā, sastrēgumā vai braucot pa trasi, piemēram. Tieši tā. Man visas mašīnas video reģistrātori ir, atvainojos pabeigšu, un ir jau diezgan daudz gadus. Esmu pārliecināts par to, ka arī valsts policija, teiksim, kā pierādījumu pieņem, ja gadījumā kas... Bet viņiem vēl ir jābūt certificētiem, ne? Un, teiksim, ja kaut kas vienkārši notiek, un tu saprati, ka tev, pieņemsim, ir jāpārbauda, vai tur tiešām tā ir bijis, tad tas ir ļoti ērti. Tev YouTube kontā jau ir video, kur tu esi nofilmējis pilnīgi vaiprātīgi rīcību. Man YouTube konts nav. Ja tev ir video reģistratori gan priekšā, gan aizmugurē mašīnai, es ticu, ka tev ir saturs, ko publicēt. Saistībā ar Crazy Drivers in Latviju, piemēram. Klau, runājot par kultūru un uzvedību, mēs esam nokļuvuši jau mūsu fināla tēmā saldajā ēdienā, jo man liekas, tas ir tas, par ko daudz un dikti var runāt jebkādā formātā ar draugiem, ar ģimeni, ar cīņu biedriem, ar cilvēkiem uz ielas par to, kas ir tas, kas mūs savā ziņā liek nokļūt draņķīgās situācijās. Kā jums šķiet, ka šobrīd ir lielākie draudi ceļu satiksmē Latvijā? Volt kurjeri. Labi, negaidīju šo atbildi, bet man bija pierakstīts nezināšana, nevērība, varbūt Volt kurjeri vai Bolt kurjeri, negribu... Tā kā ēdienu piegādātāju kurjeri sauksim tā, jo tas gan atsaucās šo te iepriekš minēto tēmu par automobīļu tehnisko stāvokli. Jā, tas gan. Gan arī braukšanas kultūru, jo tas, kas ir redzēts, ko viņi dara. Jā. Tas skaidrs, protams, nevajag meklēt problēmas citur, jāsāk ar sevi, bet, ja mēs paskatāmies citur, tad viņi paliek arvien vairāk. Tā tehnika, kur viņi pārvietojās, ir arvien briesmīgāka. Un, tie manevri, viss, kas tiek veikti, ļoti pats esmu piedzīvojis vairāk šādas situācijas. Tas ir viens no punktiem, bet skaidrs, ka arī mūsu pašu autovadītājiem ir daudz un dažādas problēmas, un viena, man teiks, no tādām ļoti izteiktām, es pat viņu saukt par nekaunību, nerēķināšanos ar citiem, kas izpaužās gan tādā
nepieklājīga uzvedībā uz ceļa, nogriešana priekšā, stumšana mal apdzenot, ja tu kādu apdzenti pēkšņi izdomā, ka viņam arī vajag ātrāk braukt, un tādā veidā tiek radīts šīs te bīstamās situācijas. Jā, kaut kāda nevērība, izklaidība, tas, laikam, mūsdienu paudzes cilvēki, tā ir vienkārši ikdiena, bet, skaidrs arī pie tā var piedomāt, bet, Tā nekaunība, tas man teiks, ir vēl tāds saglabājies diezgan spēcīgi. No tā, ko tu teici, es uzreiz redzu situāciju, kur ieturot distanci no priekšā braucošā auto. Droši distanci. Brauc savā tempā, viss pilsētā vai ārpus apdzīvotas vietas, vienalga. Vienmēr kāds tavā drošajā distancē iebrauks tev priekšā. Vienmēr ar garantiju. Tas vienmēr notiek. Tas ir tas, kas man kaitina visvairāk. Tiešām. Nevēlties esmu uztaisījis to distanci, tāpēc, ka es gribu saulēcīgi savākties, ja tur kaut kas priekšā man notiek. Nezināšana vai nevērība, Māri? Man ir pavisam cita atbilde. Pirmkārt, vainīgs ir satiksmes ministrija. Otrkārt, Latvijas valsts ceļi. Infrastruktūra. Treškārt, Rīgas domas agrāk satiksmes departaments, tagad viņi ir ārtelpas mobilitātes departaments. Tā ir infrastruktūra, ko viņi veido. Vienkāršākais piemērs - Rīgas Jūrmalas šoseja. Bija remonta pagājušajā gadā. Visi tur mēģināja sasteigt remontu. Uzliek 10 km posmā 50. Kāpēc uzliek uz 3 joslām, kur pa 2 var braukt? Jā, 50 km/h. Tas bija tiešām. Mēs YouTube kontā, mums ir ne tikai video reģistratori, bet mēs par šīm lietām tieši runājam. Es to visu nofilmēju. Es to, diemžēl, nekādu pieklājīgāku, bet gribējās teikt rupjāku vārdu kā cūcība. Tas ir arī nosaukumā tur ielikts. Tā ir cūcība. Šī gadījumā tika remontēts Rīgas domas atbildībā esošais posms, tāpēc ir atbildīga šī Rīgas domas ārtelpas departaments. Rīgas satiksmes departaments. Neviens nebrauc uz 50. Nav svarīgi, ka tur tas ir skaidrs, līdz ar to masveidā tiek pieredināti pārkāpt ātrumu, un es braucu tajā laikā pa Čehiju, un es braucu pa šoseju, un skatos, kā tur notiek remonti. Un man ir video, kur viena josla, kas ir pilnībā nodalīta, tur ir samazināts ātrums uz 100 km/h, un tieši tāda pati josla, kāda bija uz Rīgas Jūrmalas šosejas, ar vadstaķiem, ar meistariem, kas tur ņemās ar asfaltbetonu, tur ir 80. Un, saprot, un tā ideja ir tāda, ka visu laiku tikai vadītājs. Realitāte ir tas, ka mēs esam valsts, kurā ir iespējams vismazāk, vismaz uz 7 valstiskas nozīmes pilsētām mums tādu nav, 4 joslu ceļi ar nodalītām pretējām joslām. Tātad tā ir tā svarīgā lieta. Mēs ļoti daudz ko tev atkrist tavs jautājums par tavu distanciem, un mums būtu uz galvenajiem josliem 2 joslas, vai tagad pat Ukrainā es biju, tur ir ļoti normāls 3 joslu ceļš, kur pamīšs mainās 2 joslas vienā virzienā, jo piemēram, valsts nozīmes pilsēta ir Ventspils. Pie Usmas pilsēta, kas ir Usma arī mazpilsēta. Tur nevajadzētu 4 joslas. Jā, ir jāsaprot pret finansēm. Lai gan tagad es saprotu, ka mums ir tik daudz naudas realizēt šos te visus Rail Baltics un norakstot 500 miljārdu, ka naudas mums ir satiksmes ministrijā. Vienkārši tad pārdalam tos 4 joslu ceļiem. Bet tā ir infrastruktūra, kur mēs radinām pārkāpt šie te paši 30. Redz, nevienam nebija problēmas, kad uzlikt 30. Bet kad sāk par to sodīt un kad tev ir reāli prasa braukt uz 30. Tad, tas ir tāda nesamērība tomēr pret to realitāti, kāda ir. Ir, kur tas ir, piemēram, pamatots. Ja, piemēram, ir dzīvojamie masīvi vai skolas, ļoti smuki Purciemā pie skolas no 7 līdz 7:30. Tas ir saprotams. Bet, kad tu noliec kvartālus, par to neatgādini. Bet vēlreiz neredzu daudzās vietās šo te pamatojumu. Un tas ir tas, kas radina, ka tev pašam ir jāizdzīvo. Nedod Dievs, vēl ir satiksmes šitie te remonti, kur vispār vectaķiem ir konkrēti, tas ir paredzēts, vecens ir tas mietiņš ar to sarkanu balto. Jā. Viņam ir paredzēts virziens. Vācietis tev brauks iekšā bedrē, ja uz turieni ies. Jūrmalā tā bija klasiskā lieta. To mēs esam izārstējuši Jūrmalā, to sāk lietot. Ir pat parādījušās signālu uguns, kuras nedeg naktī, bet viņas ir. Ar tādu lietu, ja? Bet vainīgi vienmēr ir autovadītāji. Nē, ir jāsāk prasīt, mēs caur naftas akcijas katru gadu samaksājam pār pa 500 miljoniem budžetā. To visu paņem, kā saka, citām vajadzībām. Tagad daži saprotams, bet, teiksim, tas ir tas jautājums, ko es gribu pacelt. Pie tās kultūras mums nav šo normālo ceļu, 4 joslu, uzbraukšanas, nobraukšanas, tur arī tev visu laiku ir ātri, kur man vajadzēja tur, es nokavēju šito, tu visu laiku, saproti, tev ir jābūt tā, ka, jā, tev ir jākoncentrējās, bet tev ir jābūt notasasīt relaksētam. Es pabraucu tagad pa to apveceļu šodien atkal, šodien daudz sanāca. Es testēju mašīnu, mēs viņu bildējam, filmējam, kā auto apskatnieks, un tad vienkārši sanāca ļoti daudz, kur braukt. Viss ir saraustīts. Tad vienā vietā nav zīmes, tur, kur tagad Vietālvas iela, kur bija ar to cenu klubu, tur brauc, kur es šeit aizbraucu.
īsti pat nesaprot. Saprot, tad tev jāskatās ir navigācijā, tad tev ir jāskatās, saprot, sanāk tik daudz darbības tev jādara, lai pārvietotos pa Latvijas ceļiem. Un tajā pašā laikā uz 3 joslām asfalts viss uzliec ir 10 km garumā. Tas ir terors būtībā. Tas ir valsts ierēģu terors, kuru viņu neizdarības dēļ, es zinu cilvēks, mēs meklējam, tāpēc mēs atsaucam, kuriem atņem tiesības. Un tas ir reāls liktenis. Tas tāpat, kā es pajautāju tev par to airbagu, vai nevajag atslēgt. Ir situācijas, kad ir tā, un šī gadījumā ir jābūt, kad mēs varam paļauties uz valsti, kad, ja viņi ir ceļu remonts, kad ir pareizs zīmes nolikts, vai arī, ka nav. Tuvojoties mūsu sarunas beigām, ir jāskatās nākotnē, bet jāmēģina skatīties ar tādu gaišāku skatu nākotnē. Jo es ticu, ka tie jaunie cilvēki, kas šobrīd mācās un kļūst par jauniem autovadītājiem, iegūst visas šīs zinības arī citās dzīves sfērās, kā jums šķiet, kas viņiem būtu jāmāc jauniem vadītājiem, kas tieši šobrīd mācās braukt ar auto. Skaidrs ceļu satiksmes noteikumu, vai ne, un viss pārējais, bet kas viņiem būtu pa īstam jāiemācās? Lai viņi varētu droši, pilnvērtīgi piedalīties ceļu satiksmē, lai mums, iespējams, nebūtu jādomā tik ļoti daudz par to, kā aktualizēt kārtējo reizi pirms jāņem, vai ne, kādu kampaņu, kurā tur kas un kā un ko, vai ne, visas šīs lietas. No filozofiskā viedokļa vairāk jāpieskar šim jautājumam, bet kā jums šķiet? Kas tas pirmais ir? Kaut kāda cieņpilnā attieksme pret līdz cilvēkiem? Noraut egoismu nost podā, tad, kad tu esi pie stūres? Vai... Tas jā. Katrs jau sevi tā kā uzskata par svarīgāko uz ceļa, bet ir tas par izskatīšanos spoguļos, ir īpaši tagad pavasarī tuvojoties velosipēdisti, motociklisti. Skaidrs, ka mācoties, kļūstot par autovadītāju, tev tik daudz par ko stresot un domāt un koncentrēties, ka varbūt pa to piemirst. Bet tas, man liekas, arī ir diezgan būtisks punkts pats par gājējiem un kaut kādu to sadarbību uz ceļa, tas droši vien būtu punkts. Es nevaru pateikt, kā to risināt, bet skaidrs, ka tas būtu šī pieklājības sadaļa, man liekas, ir diezgan aktuāla. Sergej? Es teiktu arī, tagad mūsdienas spēja atdalīt to, kas, tev tagad notiek tajā pašā telefonā, respektīvi gadžetos, un pievērst visu savu uzmanību uz ceļu, jo ja es nemaldos, CSDD tagad tieši ir ļoti laba reklāmas kampaņa. Es pats esmu redzējis, kad tur ir rakstīts ziņas pagaidīs vai kaut kas tāds. Ja es kaut ko nepareizi saku, tad palabojiet ziņas pagaidīs, pievērs visu uzmanību uz ceļu vai kaut kas tāds. Bet tā doma ir tāda, ka tās ziņas tu vari pēc tam izlasīt. To ēpastu, kas tev tagad atnāca, tu vari pēc tam izlasīt. Tā kā spēja atdalīt un atstāt to telefonu, lai tas telefons stāv, lai tie visi ēpasti, ziņas un zvani, viņi var pagaidīt. Ja tu esi tagad uz ceļa, ja tu brauc, ja tu piedalies ceļu satiksmē, tad piedalies. Okay. Ļoti labi. Jo ar telefonu tagad mums pilnīgi viss dzīve ir telefonā. Diemžēl tāda ir tā realitāte. Protams, ir gadījumi, ka, varbūt ļoti steidzīgi vajag pacelt to klausuli, bet atkal mūsdienas... Handsfree sistēma. Tieši tā, jā, tas mašīnas stūrs vien pogu un viss. Jā, viss ir tik labi aprīkots, ka tu vari pacelt klausuli, parunāt, varbūt arī ziņu kaut kādu uzrakstīt. Tā kā to telefonu manā skatījumā tagad var atstāt un vispār neaiztikt, braucot pie stūres. Māris zina, ka tu ēpastus nelasi arī pie stūres. Reti lasu ēpastus vispār mājās. Kas ir jautājums tāds pats jauniem vadītājiem? Kas ir tas, ko tu novēlēsi, kas ir tas, kas viņiem ir jāiemācās? Es šobrīd neredzu, ka jauniešu grupa lec ārā. Vispār mums Latvijā, es pat teiktu, ir diezgan padārgi jau kļūst, iegūt tiesības un diezgan nopietnas process ir. Varbūt pat pārāk, bet es neredzu šeit to momentu. Es, šodien biju liecinieks vienai avārijai, kur bija dāma pie stūres. Un vienīgais, ko es viņai teicu, ka tas notika elpot dziļāk un lēnāk. Tā kā, ja kaut kas ir, kaut kāds satraukums, kaut kāda berzēšanās uz ceļa, varbūt izmantojot drīzāk ēteri, es iesaku, ja jūs gribat apdzīt mašīnu, kur brauc pa kreiso malējo joslu, nemidžināt tālajiem, bet parādat kreiso pagriezienu. Tas ir pieklājīgs veids, kā parādīt cilvēkam, lai pabīdās pa labi. Šis labs ierosinājums.
Labs ierosinājums. Paldies, kungi, par to, ka atvēlējāt savu laiku, lai viesotos šeit EHR YouTube un TikTokā, lai runātu par drošību uz ceļa. Drošības kampaņa arī šajā gadā notiek kopā ar Škoda autodīleru VRT Auto un CarPoint LV. Pie manis šodien viesos bija Māris Ozoliņš. Māri, paldies tev. Paldies. Auto LV redaktors Valds Ceplevičs, Rīgas motoru muzeja mārketinga vadītājs. Paldies. Nāciet uz muzeju. jā, mēs atnāksim. Skaidrs, nav sen būts patiesībā. Redzēju kādu video, tur digitāli risinājumu un kas tik vēl ne. Viss kaut kas. Pa drošību arī var daudz ko uzzināt. Ļoti labi. Un elektromašīna arī uz pusēm pārgriezt. Jā, pārgriezām, lai redz, kas lācītiem vēderē. Super. Tiekamies visi Rīgas motoru muzejā. Un Sergejs Mordaņs, Raum grupu privāta detektīvs. Sergej, ceru, ka ja tiksimies dzīvē, tad tikai labākajās situācijās. Lūk, tā, kungi, vēlreiz mīļš paldies, un lai drošība jums vienmēr līdzās uz ceļa. Jā, paldies. Mīļie skatītāji, teikšu jums lielu paldies, ka pieslēdzāties. Atcerieties, ka drošība ir pirmajā vietā, un lai visiem droša dalība ceļu satiksmē. Tiekamies nākamajā tiešraidē nākamnedēļ sadarbībā ar Škoda autodīleru VRT Auto un CarPoint LV. Šajā reizē teikšu jums lielu paldies un visu labu!